Ķermenis ir mans templis. Reiz kāds tā ir teicis. Un šis kāds noteikti regulāri apmeklē ārstu, lai uzturētu savu templi kārtībā. Veselības salons 888. Diagnostikas, mezoterapijas, uztura speciālista, psihologa un psihoterapeita pakalpojumi. Kad aiz muguras ir gripas un dažādu vīrusu sezona, nav brīnums, ka mūsu imūnsistēma, iestājoties pavasarim, ir novājināta. Pavasara stāvoklī pirmkārt ļoti bieži mūsu nervu sistēma ir nogurusi, un līdz ar to pavasara gaidās viņa emocionālāk uz visu reaģē. Protams, tas viss krājas, un piekritīsiet man, ka ziemā nav to svaigo vitamīnu. Mēs nevaram sev palutināt ar to, ko mēs varam uzņemt vasarā. Tādēļ ļoti svarīgi ir sekot veselības pārbaudei un vienmēr noskaidrot, vai šo apstākļu ietekmē nerodās kādas jaunas problēmas, un arī sekot, vai nav laicīgi jāizdara profilaktiski pasākumi, lai nesāsinātos parastās problēmas. Uzzināt savu veselības stāvokli un noteikt dažreiz neizskaidrojumu sāpju cēloņus var ar kopējās organisma diagnostikas palīdzību. Šī diagnostika balstās uz biorezonansi. Informācija ņem no tiešā avota, no mūsu smadzeņu zemgarožas šūnām, kura izrādās ir tā krātuvīte, kas krājusi informāciju par mūsu veselību no paša sākuma kopš dzimšanas līdz izmeklēšanas brīdim. Veicot diagnostiku, ir iespējams laicīgi atklāt veselības problēmas, kas nākotnē var sāsināties. Lai gan šī metode ir nekaitīga, skeptiķu netrūkst. Protams, tas ir darbs. Tas ir darbs dakterim, ārstam ar pacientu. Ja? Ļoti daudz saka, kāds var būt konkrēti par diagnostiku. Kāds var būt, ka tāds aparāts var visu zināt par mani. To, ka internets ir bezvadu, to visi saprot, bet to, ka mums ir diezgan spēcīga fizika attīstīta, to kaut kā cilvēki negrib pieņemt. Redzot rezultātus, kādi ir, ja mēs esam palīdzējuši tur, kur cilvēks ir cīnījies vairākus 10 gadus, tad tas jau ir ļoti burvīgi. Cilvēkiem gados diagnostiku ieteicams veikt reizi pusgadā vai gadā. Bet jauniem cilvēkiem vecumā līdz 30 gadiem bez nopietnām veselības problēmām reizi 2 gados. Jaunā paudze mums ir gudra, daudz strādā, daudz mācās, līdz ar to viņu slodzes arī ir liels. Viņiem ir arī pamatīgs psihoemocionāls un biežos gadījumos arī fizisks stress. Tādēļ arī viņiem ir svarīgi sekot veselībai un konstatēt, ja ir kāda slimība iedīga, tad tos arī laicīgi likvidēt.